Un tu redzi šo grāmatu, tajā ir aprakstīts viss, taisnība. Jēzus mira par mums, un tev tas ir jāciena. Tu esi Dieva bērns, un tā, kad tu viņam ticēs, tev parādīsies gaisma. Nu jā, Dzēbīs. Jā. Es dzīvoju dīvainā pasaulē, viens man iebāž acīs kaut kāda grāmata, saka šitā esot svēta, un tur rakstītais viss ir taisnība. Šeit, kurē uzrodas čels ar turbānu, tas tam nepiekrīt. Saka tikai Korāns, Allahs un Muhameds zin patiesību. Te vēl tāds trešais šauracais sēž, kaut ko sāk man stāstīt par čakrām, meditāciju, kosmisko enerģiju un tam līdzīgām mantām. Saliec viņus kopā un šie dzemdējas konflikti, tikai par tukšu pārliecību būtībā ne par ko. Jāsāk piekrist tēzei, ka reliģija ir viss cilvēks jaunums. Es ticu, ka esmu Dievs, bet tik iedomīgs neesmu, lai kādam varētu pateikt, ka zinu visu. Tāpēc arī krīt uz nerviem tie, kas bļauj. Dievam nav, nekā nav, un kad tu esi tikai pliks fiziskais ķermenis, man tev jautājums, no kurienes tu tik gudrs, un ieteikums, ja kaut ko līdz galam nezin, te labāk par to klusē. Tu netic, bet es esmu Dievs, man ir kājas rokas, idejas galvas pleciem, un ar to pilnīgi pietiek, lai savu šeit sasniegt. Netic, bet es esmu Dievs, man ir kājas rokas, idejas galvas pleciem, un ar to pilnīgi pietiek, lai savu šeit sasniegt. Lai savu šeit sasniegt. Peace to my homies, Jehovas liecinieki. Visiem ir kā ideja vien, ticēt nezināmajam, dabūt vajumcam kād, kas par šiem stiprāks. Jo bieži vien ir tā, ka paši ar savām problēmām nespējam tik galā. Otrs ir tas, ka mūsos ir vēlme uzzināt, kas mēs esam un ko mēs šeit darām. Man izskatās, ka cilvēks ir tā kā apjukus radība, kaut ko dar, kaut ko ņems, ir tāda lieta kā pusauģu krīze. Varbūt arī tās pusauģu vētras ir mūžīgas, piemēram, brīvdomātai parodijas vēl sabiedrība klausās weekend shit, horrorcore, great metal, un saka, ka ir satanists. Tu gribēji teikt, ka es tukšs viet, kam nav ar ko kā vien debilitāti izlēkt. Paejot kādiem satanistu uz laukos, tagad šiem primārā formālisti etiķēt. Cits mācās dzīvot, viņam uztver mainās, otrs ar vecumu tikai jauniem šabloniem līdzganās. Jā, es redzu, ka daudz ir apņēmus bezcerību, cilvēki nedomā, kā dzīvot tālāk. Viņi labāk paļausies uz halucinācijām, kas rādās grāmatā. Ir tik slikti, cik slikti var būt, bet tas viss ir tikai māņu mirāžs, kas tāpat kā dusums uz brīdi aizmiglo prātu. Cilvēks zemapziņā ir ieprogrammēts mērķis, kas tev saka vienmēr priekšā, ej tālāk. Tātad izēja vienmēr, tikai jāizvēlās virziens, pa kur doties, un kā līdzīgā situācijā turpmāk tu rīkosies. Tavu dzīvi sadirst, nekas nu tā dažreiz gadās, toties ir iespēja sākt to no jauna. Pagātnes rēk tev traucēs tālāk aug, notic sev, un tu ar tiem arī varēs tikt galā. Tu netic, bet es esmu Dievs, man ir kājas rokas, idejas galvas pleciem, un ar to pilnīgi pietiek, lai savu šeit sasniegt. Netic, bet es esmu Dievs, man ir kājas rokas, idejas galvas pleciem, un ar to pilnīgi pietiek, lai savu šeit sasniegt. Tu netic, bet es esmu Dievs, man ir kājas rokas, idejas galvas pleciem, un ar to pilnīgi pietiek, lai savu šeit sasniegt. Korāns,